neiesita, neiedūra, kaldā raudā gabalā. Neiesita, Stress ir beidzies. Miers, ir laiks svinēt, bet man gribās tev uzdot jautājumu. Tu Ventspils novadā vadi divus deju kolektīvus, vidējās paudzes deju kolektīvu Tārgale un vidējās paudzes deju kolektīvu Usma. Nu, kādām ir jābūt tām īpašībām, nu, tādam labam deju kolektīvu vadītājam? Manuprāt, ne tikai jābūt stingram, bet arī saprotošam, dzirkstošam, vai kā to pateikt, vai netāla aizrautībai, sīk smalki izstāstīt, un vairāk, dažbrīd arī netik daudz runāt, cik vairāk parādīt. Kamēr vēl tu vari to izdarīt, vai ne, un tu rādi, un daru, un viss notiek. Jā, es tā domāju, galvenais ir tā sapratne, un viss, mēs jau visi te nākam savu brīvo laiku pavadīt, un kā mēs viņu vēlamies pavadīt, tas jau ir arī atkarīgs no visu tā kolektīva, un visu mēs nākam dejot, tad līdz ar to ejam tik uz priekšu. Kur tu smelies to enerģiju, kur tu smelies to spēku, lai to visu paspētu, lai to visu izdarītu, lai uzmundrinātu to kolektīvu, lai būtu atbalsts tiem kolektīvam? Es smēju, laikam tā ir mūzika un mīlestība pret deju un latviešu tautas dejām. Un laikam arī tas ir tā enerģijas avots, jo ieraugot to deju, tad ir tāds, wow, jūs to paveicāt, jūs to izdarījāt. Un tāpēc jau arī ir katram kolektīvam cita deja, jo katram ir savs raksturs, katrs kaut ko savādāk var iznest, ko var viens kolektīvs, to otrs nevar. Un tad līdz ar to katram ir piemērots savs. Un arī galvenais, ka tās visas dejas vienalga ir man sirdī tuvas, jo tas, kas tev nepatīk, ne tu radīs enerģiju, tajā ne tu radīs iedvesmu, arī ne viņiem tas patiks. Super, Paldies!